nododiet, tev viņa nav īsti. Kā ierakstīt dienas. Tur nav. Cik pulkstens vispār? Fiksējam pareizi. Vietēji laiki, es domāju, Nē, pēc Maskavas. Mēs šeit esam tik tuvu, ka mēs arī dzīvojam pēc Maskavas. Cik makšķerē ir žibulēšana, jā, tā tad nav nekāds motilis nekur simbolā. Ir tikai un vienīgi blitka, boris, vīri ar garām kājām, spēcīgām rokām. Un, protams, ka lielais asaris Alūksnes ezera slavenais. No vīri, ko štukojam? Izklaidēties. Te būs baigā žibulēšanas. Tas ir tikāns, jā. Katram savs? Katram savs. Tev pa dārgo? Nē, kādreiz sen. Gadi 10 atpakaļ tika nopirks Krievu borīts. Ir viņam tāda laba lietiņa. Vieglis, ļoti sver 1 līdz 1,5 kilograma. Patīkami. Nerūs nekad. Vienīgā problēma, kad, ja ir putra, tad ir grūti. Viņš tomēr to jaudu netur tādu, kad tev vajag putrā kārtīgi. Bet tā atkal uz pirmajiem lediem un uz plāniem lediem ļoti ideāli. Spriežot pēc iepriekšējo brīvdienu pieredzes, būs blitku pavisam nebūs. Nopietni? Nu, ja motilī asarīts tā knibina, tad diez kas nebūs, bet cīnīsimies. Tas ir nošpikots no Somijas. Tu saki, Somi šitā brauc uz ezera, uz ledus? Jā. Nu kā tu viņas mašīnā ieliec? Ar šitām jau... Cik pasaulē ir brīnumi? 8. Šis 9. tad Jā, nu. Labrīt, Alūksnes ezers. Labrīt, žibulētāji. Šī ideja par šāda tipa festivālu vai sacensībām radās diezgan sen. Tās iniciatori ir Gins un Druvis, kuri sen jau sapņoja par tādu lietu kā makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu, bez tārpiņiem un tādā veidā. Pats galvenais makšķerējam ar mākslīgajām ēsmām, ne mazākiem mānekļiem kā 2 centimetri, neizmantojam dzīvās ēsmas daļiņas, vēlams arī acis nē, vai ne? Un tad ir tātad rezultāti būs atkarīgi no 5 garākajām zivīm. Atceramies, ka Alūksnes ezerā paturam 3 līdakas, 3 zandartus un asarus līdz 5 kg. Asara garums reizināts ar 1,5. Un kas vēl tāds svarīgs? Vienos jābūt krastā. Tiešām liels prieks jūs visus redzēt, jo es uzskatu, ka jūs varētu tā skaisti uzrunāt par metālistiem, jo cilvēki, kas ķeras žibulī, paliek ar vien mazāk, visiem patīk tos tārpiņus pludināt un pēc tam lamāties, ka kaut kas nav bijis labs un izmērs pa mazu un slikti viss ir bijis. Tā kā cienījamie metālisti, lai neaizskartu jūsu jūtas, mēs tiešām priecājamies, ka jūs šeit esat. Mēs nebaudīsim jūsu kastes un kabatas, pilnībā uzticoties uz to, ka motiļi nav nevienam līdzi paņemti, tārpiņi aiz lūpām un sliekas nekur kabatās nemētājas. Ja? Tā kā neko tādu mēs nebaudīsim, jo paši saprotiet, ka šādā miglā kontrolēsim vairāk vai mazāk viens otru, ja? Un cik man būs iespējams arī es ar tehnikas vienību pabraukāšu, paskatīšos, tas tiešām paliek uz visu sirdsapziņas. Es esmu diezgan daudz domājis par to, kā mēs būvējam to savu makšķernieku sabiedrību. Un bieži vien ir tā, ka šitais jau vajag izved kaut kur iebrauc līdzi un pēc tam izved viņam zivis un tā. Nav pamata neticēt otram cilvēkam, jo tas cilvēks, kurš otram melo, viņš vispirms jau melo pats sev. Un ja viņš melo pats sev, tad viņam dzīvot ir daudz grūtāk nekā tam, kurš ir godīgs pret sev un citiem. Un līdz ar to, ja mēs kaut ko mēģinām kādam saflētēt, tad domājiet, ko jūs paši stāstat. Jūs līmējat sev spūras, kuras jums nekad nav bijušas. Līdz ar to, ko tas dod? Ko tas dod katram cilvēkam atrast? Aiziet. Paldies un veikti darbā. Un 5 minūtes var nokļūt. Var, tik jau katrs. Jā.
Alūksnes ezers. 8 no rīta mēs esam atbraukuši paskatīties uz sacensībām, kādu Latvijā vēl nav bijis tādā plašākā mērogā. Jau pāris nedēļas gaisā virmo aicinājums. 28. datumā uz Alūksnes ezeru būs mačs, kuru ilgi visi gaidījuši. Visi tie, kuriem sirdī pukst nevis mormiškas, nevis vēl kaut kas cits, bet blitkas, blitkiņas un asaru un līdaku manīšana ar mākslīgo ēsmu. Lūk, šī tēmā mēs šodien arī pusstundu pavadīsim. Nu, ir tāda miglas apstākļa, tā Alūksnes ezers ir milzīgs. Un iedomājies nonākot šitā balta pūkā, ka tu neko neredzi. Tur patiešām, ja nav GPS, var arī iznākt nepareizajā pusē. Un tā ir kaut kur 4 km uz to pusi. Bet nu šobrīd tā migla mainās dosiņi. Vakardienas prognoze nebija laba, tāpēc, ka lielajos ezeros vasarā nebija ķērušies tieši tāpēc, ka migla. Jo migla, tas nozīmē kaut kur augsts gaiss ar siltu gaisu saskarās. Un, acīm redzot, tas nozīmē tālāk atmosfēras spiedienu maiņas, kas tālāk nozīmē, ka asirim tādas nepatīk. Līdekai varbūt patīk. Paskatīt, šķir apmēram divi šneki tik aptīkumi. Nu jau ir cauri. 2 šneki bija šitik bies, tagad cauri bija šitik bies. Šitikās ledus. Tas ir tāda ledus biezuma baigās tajā lūksitāja. Gatav? Kā tu iet vispār šeit? Rīta pusē ekrānā varēja redzēt, ka smuki ceļās man vienreiz, otrais, un uzcēlu augšā to nācēju kaut kādu 1,5 metru un pasviedu lejā. Mēģināju uzspēlēt un aizķēru un aizbēgu. Es kaut kā droši nepareizi nošancēju, neļauju viņam pašam. Man vienkārši pacietības pietrūka. Tu viņam iedevi pa bārdu, kā saka? Es viņam iedevu, kaut kur sānos. Tas bija viens, tā kaut kādi tie sprīdīši bija. Un viss, bet te no rīta smuki rādīja, bet tagad mēs bijām aizgājuši uz krasta pusi, atnācām atpakaļ, mēģināsim atkal. Tur pie krasta puses tad līdaka bija Zemmēra, Robim un Mārcis mēru dabūja. Bet tā tur pusstundu bija pilnīgs klusums, pat maz vasari nerādīja, tāpēc atskrējām atpakaļ. Līdeka. Uz šitā bija līdeka? Jā. Mums vienam arī bija. Laiku šitam ir vēders liels. Tas ir pie ēdiens. Jā. Es tev pamēģināšu. Pazondēsim, apstīsimies, kā tev te veicās, labi? Bumba iekšā. Stefanons, kā man saka, manākais puika. Stefanons ārā. I papētīsim, kas te būs. Vispār šoki šodien. Nav copas diena? Nu, varbūt arī ir copas diena, bet par cik uz žibuļa, tad žibuļa neņem šodien. Droši vien mormišku būtu labāk. 4,8 metri. Nu, pakustini. Rekatās vizuls ir, jā. Neko te neredz vairāk citu. Šitien arī rekatās vizuls, reku grunts. Zivi pagaidām neredz. Augstāk iemeti, jā. Kāda tavu stratēģija, kā tu copēji? Pastāst cilā, pa grunti? Pacilā, jā, no grunts, augstāk. Bet tev ir šķēržibulis? Šķērs. Kāpēc jūs visi esat kā sadeguši uz šķēržibuļiem? Klasiskā blitka, taču Alūksne, Juhaidī. Tur bija 9 metri. Šitien ir tikai 6 metri. Vai 10 metri. Jā, te ir 4 puses, iedomājies. 9, 6, 4 puses, un es ielikšu šito brīdi. Kurš bija tas vislabāk? Nē, šito lielo ielikšu. Agresīvs, lielas zivs. Skatīsimies, kas notiks.
vai viņam pēc idejas vajadzētu piesaukt to zivi. Nu viņam var nepaņemt, bet viņam vajadzētu būt, ka viņi uzrodās tuvumā. Tāpēc, ka šitais ir baigais traucētājs, tomēr viņš ir liels. Pastīsimies, kas te notiek. Nu tagad vajadzētu saskait visam, kam nav slinkams klāt, tāpēc, ka šis ir baigais kārinājums. Vīrs kārinājums. Es paņēmu pašu negantāko. Skaties tikai sev uz nagiem? Visur. Jā. Šito risinājumu esi labi izdomājis, ka nav vairs jāmokās. Jā, nācies tik klipsīti pāršūt, jo modernie klipši tādiem ekstrēmiem apstākļiem nav paredzēti. Jā. Viņš kaut kā noliekojās, bet jā, ērti. Un kas par zivīm šodien? Jūti kaut ko? Šodien baigi slikti jūtu. Redzu labi, Jā. jo, teiksim, tagad arī var redzēt, ka tāda palielāks, tas, nu, kaut kas tur ir tā kā. Jā, kas cilājās Jā, apakšņā. tās svītriņas ir palielākas, ka nāk mazo zivju bariņš, tad arī var redzēt. Nu, rīta pusē tur bija tā pie apmēram, nu, ja tā 9,7, tad arī bija 9,7. Nu, kādi 2 metri bija pilns, ja, un tad, kad tās aizgāja, tad atkal parādījās smukās strīpes un... Bet nē. Šitais ir vizuls. Šitā ir zivs apakšā. Iepriekš viņas nebija, tagad viņi parādījās. Tur apakšā šitais tikai ir nērs. Šī ekrānā tas ir tas. Tad ekrānā arī, ka viņš tā apakšā ir. To viņam strādā pa galvu. Vai dabūs, ka viņš paceļās augšā vai nē? Novēd lejāk, viņam vajadzētu panākt bišķi pretī. Pareizi? Žibuļa klasika. Augstāk, zemāk, blaukši. Blaukši nenotiek. Nu, nāk. Nāk uz Bišķi augšu, tā kā pacēlās, bet tā kā pazina. Izgāja ārā no stara visdrīzāk. Jā. Cik centimetru biežam ledum apmēram dīpers ir optimāli? Nu, ņemot vērā, ka alūksnē man nav bijušas īsti problēmas. Viņš nedaudz varbūt rekur augšējā daļā tur to parāda, bet tas pēc būtības neko netraucē. Es domāju, ka pat arī līdz metram man tā nebija. Jā, nu reku tev zivs papukši staigā. Nu šādā miglā tu vari pazaudēt savu māku. Jo nevar jau redzēt, paskatieties uz visām pusēm un paskaties apkārt, ko tu redzi te. Daži cilvēki knapi redzami. Šeit, piemēram, manais muguras ir viss pienbalts. Tur ir daži cilvēki knapi redzami, ja ieskatās. Tur, uz kuru pusi māja. 3 reizes apgriezies apkārt un esi pazudis. Tāpēc mums ir džeks ar transporta līdzekli un GPS arī. Tas ir tāpēc mums ir džeks, kurš zina. Kur braucam? Pa otro šoseju līdz krustojumam, pēc tam bišķi pa labi. Un tad kreisajā ceļā iekšā tur zilna sēdēs. Ko mēs šeit redzam? Ir viens sēklis un ap to sēkli kādi 15 cilvēki. Visi priecīgi makšķerē, dalās savās novērojumos. Tas ir galvenais makšķerēšanā šitādās dienās. Sabrauc no visām pusēm, vakarā aiznes mājās nevis zīvis, bet kārtīgu pieredzi un tādu biedra un brāļa sajūtu. Ka šeit uz ezeru mēs visi esam vienādi. Un tas ir labākais, kas makšķerēšanā var būt. Mēs esam atbraukuši atkal baltā piena buljona pašā viducī. Juris stāv. Juris saka, nekā nav. Juris saka, ka makšķerēšana man bez makšķeres rokās un viņam ar makšķeru rokā ir vienlīdz rezultatīva. Pareizi, Juri? Nu jā. Jo tas ir tas milzīgais jautājums. Nu, kāpēc tad mēs tā, pat vēl rudenī mēģinām 11 centimetriem un pēc tam visu sajiem kaut kodos 3 centimetros un ar maziem balansierīšiem čiki. Nē, viss tas ir strādā, bet, nezinu, alūksnē kaut kā viņi negrib strādāt. Bet tajā pašā momentā asaru puskilogramu šitādas sūdu pagrāvu, tā kā nogribēja. Arī dabūja? Jā, nu ne šodien, bet iepriekšējā. Jo es tev varu parādīt, normālais.
Es redzu tev, jā. Šitās, nu pasties, tu pirms mēneša ir tad, un tad ir pirmais ledus, un otrajā ledu tu jau šitādiem sūdiņiem grābājies. Vai skaitai brilles paņem? Nu jā, nu es tev saku, nu kas tas pa joku? Stāsts par to, ka cilvēki paši rada sev problēmas, lai viņas pārvarētu. Ja domāju, ziemā nagi salst. Protams, ka vēl foršāk ņemties ar maziem štrumiņiem, tādi, kuri knapi tur redzi, tur kā viņi uz tā Kembrika uzmaukt virsū. Ne, bet nē, nu ir jau arī tā apakšējā doma. Ziemā zivs mazaktīva. Ja? Kaut gan no otras puses, ja es skatos pēc sevis, ir tā, ka kad man gribās ēst, tad man gribās ēst vienalga vasarā vai ziemā. Bet viņi domā tā, ūdens temperatūra ir atdzisus, zivs ir mazaktīvāk, vielmaiņas process lēnāk, nu tas, ko skolā māca. Jā. Un tāpēc viņa diez vai ņems uz tik lielu. Patiesībā domāju, ka noraut ir kaut kāda superlīta, tā kā džerkbaitā, piemēram, noraut šitādu tur līdakai gar degu, un viņš paņem. Iespējams, ka nākotnē ziemā mēs arī mauksim ar tādiem mānekļiem, kā šobrīd sapņos nerādās. Un Jūris būs vainīgs pie tā, jo viņi pa televizoru pirmo parādīja. Visiem cilvēkiem, kurus es zinu, ļoti patīk tāds teiciens. Mostieties raitāk, asaris ledu grauž. Šis teiciens pieder Igoram Zilnam. Un zilni ir tā kā skābi kāposti. Viņš nekad nevar būt negaršīgs. Ejam skatīties. Valienas dižmakšķernieks. Kāda daudz bildes vēl nav? No. Šitais esi tu, maziņais? Jā. Tas lielais ir asars. Pabruk! Jā, viņš ieskaitis asari iegādnīja. No, kurš tas ir pēc kārtas? Nezinu. 5. muška. 5. Muška. Bet, ja ir šodien balva par mazāko zīvi, es domāju, ka es pretendēšu. Nu jau. Netici? Neticu. Parādi. Mums ir arī šādas tādas iestrādes. Malā. Tā labi. Šito nopelnīja Itālijā, šito, kad bija 3. Latvijā. Un tā tālāk. Mamma daba te ir. Nedomāju, šitā cēt 5. rapalu. Dzīvnieks nedoni. Bet, ja mēs runājam par svītrainību, paskaties, redzi dažādas svītrainības. Jā. Seklāk par 9 metri nemaz negāju. Jā. Cerīju bijusi kādu līdaklu, bet es sapratu 11. ka es esmu bez piesitiena. Jā. Man kaut kas maz prestiža zivs jānoķer. Tās tagad te būtu vairākas jau. Nu nekā, un tad nāca te bakstīties pie niedrēm. Nu, var sakot, apstādījumos sēžam mēs. Jā, šitos sauc par apstādījumiem. Jā. Vari pastāstīt par to rītu, kad tu teici visiem, ka asaris ledu grauž, kas ir aizgājis tā kā tautās, tavs teiciens labākais. Jā, tad jau, tā kā tas asaris to dara, tad mēs visi esam varoņi. Tad mēs viņus pieķeram, un tad visi lielie makšķernieki esam meistari, ne? Jā. Tā, kad viņš neņem, Mārī, kā ir, ka neņem, tu taču kāla. Es jau redzu pats, vakar patiesībā maniem čomam lielais salauza. Tu aizgāji, jā. Salauza makšķerīti, dzirdi mani? Es dzirdu. Viņam zini, kas notika? No. Viņam notika tā, ka viņam bakstīja, viņi tikai sita. Jā. Kā lika makšķeri pušu. Patiešām. Kā tu skaties, tagad jāgaida mums mājās cilvēki šeit Katrina krogā, ja? Jā. Es atnesīšu, parādīšu, kāda ir galvenā balva. Ko es gribu sacīt, rādot šo balvu, cilvēkiem ir jāiemācās cenīt pašiem sevi. Cik ilgi mēs ļausim viens otram dot ķīniešu plastmasas, tādas vāceles zelta krāsā. Paskaties, kāda smuka balva. Uz kuras rotājās skaista oriģināla balviņa, uz kuras rotājās rekur C. Albula, atbalstītājs Ebot, atbalstītājs Agat un Alja. Un šitāds jau izskatīsies daudz labāk nekā kaut kāds plastmasas mēsls, piedodiet par izteicienu. Tās ir atmiņas. Un skaisti izdomāts, paskaties. Te karājās zivtiņa, ir arī maza aukuņa, urbīts un cilvēks.
šitā galvenā balva, un drīz večs nāks malā, un mēs apskatīsimies, kurš būs tas. Un tagad mēs noskaidrojuši būsim, kurš ir tas, kurš veiksmīgāks. Aiziesim uz lielo aliņu un palūksim, lai viņš pakomentē savas bļitkas spēles īpatnības. Tāds mūsu plāns. Kad jau ir migla, tā jau tukša lieta. Jā? Jā, tukša. Ne vasarā var noķert, ne ziemā. Šitās dienas Tā ir tāda. labi lomi ir, tikai uz mormišķi. Šobrīd notiek cīņa par milimetriem. Vai, Juri, tu piekritīsi, jā? Jā, milimetri tiešām. Tanī brīdī, kad notiek tā, ka copes nav, vai arī ir kāda viena līdeka teorētiski var pārsprintot kaut kāda 5 asarīši pa 15 centimetriem. Piekrīt? Nu var, jā. Šodien ir ceļš, jā. Līdeku nav pa lielām, ir visi mērs, zem mēra pārsvarā. Kā tu skaidro? Tas ir tiešām kaut kāds spiediens un šitā migla, kas... Laiks ir. Nu, taču nekustās, zivs galīgi asarīši pat negrābst. Paspēji, vecīt jau. Skatījāmies jau chronometru. Maksimā teica, beig. Noliec bija. Ej, tu nos. Viena zivs tikai? Tā neskaitās, jā. Viens katlā. 13,5. Zini, ko veči domā, ka tu varēji pieķert 4 asarīšus klāt? Tev viens asarīšus klāt. Viņš pat cik izgāja. Nepaspējām, neķer. Baigi traknā. Paskatās tā kā desiņa. Tā ir stāvoklī. Neapskaužamā. Liels paldies visiem, kas piedalījās, kas ir tik kuplā skaitā arī sagaidījuši beigas, jo reti kad sacensībās ir tik blīvi rezultāti, ka daudzi pat nenojauš, kā tur viss ir īstenībā samērījies. Labā ziņa, ka pilnīgi visi ir tikuši krastā šai miglā. Un ar zivīm. Un lielākā daļa ar zivīm. Man kā galvenajam tiesasim ir gandarījums, ka arī neviens nav sakāvies uz ezera. Tā kā paldies par piedalīšanos un vārds... Paldies dalībniekiem, kas ieradās. Nu, nezinu, man patikās. Pirmo reizi kaut ko tādu darām. Kā jums patikās? Super! Jānis, tev vārds. Es domāju, esam nocietušies, apkopojot rezultātus, tad sāksim ar diemžēl lielāko. Mazākais asaris saucās. Čuri. Lielākais asaris, dāmas un kungi. Madars Dāvids. Tūlīt paprasīsim, lai apbalvo. Tūlīt noprasīsim visus malti. Nominācija lielākā līdaka. Mārtiņš Junkur. Paldies! Jā, tā bija lietējā līdaka. Par izcīnīto 3. vietu Andris Mičulis! Pa 2. vietu būs gandrīz tikpat garš kā Mičuļa kungs Igors Cilna. Vienāja vietas vecīt. Jāpakāpās. Un par izcīnīto 1. vietu šī sūrajā cīņā, kurš dabūja viņu? Madars Dāvids! Apsveicu tevi jau dubultā! Skatieties uz šo balvu un ziniet, šī balva Alūksnes ezerā saucās lielākais zandarts, vēl nav iegūta. Katru gadu viņa būs, nākošais gads viņai būs zelta māliņa, tad jau tik tālu, ka viņa būs visa zeltākā Stanley kausa, varbūt kāds iegūs to. Uz to mēs arī tiecamies. Ja, nu tev ir fotogrāfijas smukās, ne? Paskat. Visi ar balvām, kas ir nākiet fočēties. Tu smuka medaļa, kokā veidota. To medaļu tev lielākajā mērā deva tas asars smukais, ja? Jā, tā izskatās. Un kā tad gāja? Šitais asars izrādās, ikdienā tas nebūtu nekas sevišķi, bet šodien tā bija faktiski zelta ziltiņa. Nu, šeit ir tāds standarta cepamais asaris, kādiem būtu jāķerās. Es jau pat teiktu, bišķi pa mazu nekā standarta cepamais asaris. Ko tu saki?
Jeb ir tā, jā. Nu, priekš alūksnes, jā. Bet ja mēs runājam par blitkām, par mākslīgajiem mānekļiem, baigi tomēr cilvēki ir vienveidīgi. Vai nu balansieris vai blitka, neko baigi vairāk neeksperimentē. Tu vari parādīt to savu recepti, kāda viņa bija un kā viņa izskatās zem ūdens. Skaties. Šitais te strunts. Uz viņa neķersies te, protams, nekas, bet aserīšas sasaukt, viņš ir labais. Es nezinu, kāpēc viņu neviens neķer. Teorētiski uz andēs viņu varētu uzgrāmt, bet nu ne. Smoku spēlē, viņš labi spēlē. Japāns izdomā. Nu, mēs jau būtu visi noķers kā stulbeni. Bet es gribu grābekli saņemsim, un tagad rādi savu daļu. Dižās burvestības tur nav. Nu labi, nesaka ne Tas ir otrais salmo un gumijas gabaliņš galā. Ēdam gumiju. Tā ēdam gumiju. Maziņš kriksītis. Es domāju, ka tas arī visu dēv. Tā ēdam gumiju? Jā. Šitā pat mierīgi cilāja? Jā. Nekas savādāk? Pilnīgi nekas savādāks. Nu, man viss atslēga ir tā, ka es esmu vietējis un man ir tā privilēģija iziet iepriekšējās dienās vietas, kas ir šeit tuvumā. Es vakar izstaigāju visu šo rajonu, meklējot tieši aktīvo zivi. Un tu? Un kādi bija secinājumi, ka aktīvās zivs nav? Aktīvās zivs nav, bet vismaz tajā vietā viņai ir lielā koncentrācija un tur bija iespējams dabūt. Vakar arī vienīgā vieta, visu šo rajonu izstaigājot visu dienu, vienīgā vieta, kur uz blitkas bija atsaucīgas zivis. Parasti es ķeru uz šķēršbļikām. Tas ir standarts. Jā. 5-7 centimetri? Jā, jā. Un tieši uz sacensībām, priekš šķēršbļikas nekādu interesi asaris neizrādīja vispār. Šodien kaut kas cits bija jāizdomā. Izstāst, kas jāzina, izstrādājot blikas. Vajag saprast, kas patīk zivī. Kas zivī patīk? Vairāk laikam vajag iedomāties. Ne tai, kas ir aktīvā, tai, kura ir pasīva. Nu, pasties, man liekas, ka šitais kapitāli patīk zivī. Pasties. Šitas? Tur viens otru apēdīs. Jā. O, cik smuki. Nu, līdakai būs super, jā. Viņš jau tev ir kosts. Nē, viņš nav kosts. Tev uz burtnieku ar viņu vajag braukt. Tur arī tāds dziļums kā šitiem te. Tieši.